Kāds komentārs par šiem laikiem un nākamajiem? Cilvēku šķirošana, segregācija, vajāšanas, represijas, cilvēktiesību likvidēšana, varmācība, uzspiešana, piespiedu un manipulatīva darbība, nolūkā pakļaut, kontrolēt, tas un viss cits ir sekas vienam procesam, ko kādi pavisam noteikti atpazīs, proti bezdievība. Pasaule dzīvo bezdievības un ļauno garu pārvaldes sistēmā, kas ilgus laikus tika melīgi saukts par cilvēces progresu un attīstību. Lūk, tieši šis progress un attīstība, dievišķo vērtību samainīšana pret samaitātību, ticība pērkamām autoritātēm un propagandai ir novedusi pie cilvēcības degradācijas un globālas krīzes. Esam situācijā, kas līdzinās Sodomai un Gomorai, pirms tās tika uguns nopostītas. No svētajiem rakstiem šis viss, kas notiek pasaulē ar mūsu cilvēcību, jau sen ir zināms. Mēs esam brīdināti, ja vien mēs labprāt klausāmies un ievērojam to, kas iepriekš sacīts pravietojumu grāmatās, ziņojumu, kurās patiešām ir daudz un skar laiku beigas, un vēl kāda piebilde no rakstiem. Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa mani pa priekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder, bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Laiku beigās daudzi tiks pievilti, pat lielākā daļa baznīcēnu, kas ticējuši savām autoritātēm un vadoņiem, nepārbaudīdami paši, ko svētie raksti māca katra mūsu dzīvē. Dievdēls reiz sacīja: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani, un šo ceļu jūs zināt. Tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām.